Labdien! Šodien runāsim par vienu no nozīmīgākajiem orgāniem cilvēka organismā – par aknām. Parunāsim par to, kādu darbu tās veids, un par to, kādas slimības var gadīties un kā no tām pasargāt sevi. Manas sarunu biedrenes ir Rīgas Stradiņu universitātes profesora Ludmila Vīksna un Sanofi Aventis pārstāve Inga Lasmane. Labdien! Labdien! Nu, sāksim ar to pašu pamatu. Ko tad aknas mūsu organismā dara? Ja formāli pieiet jautājumam, tad aknas ir lielākais gramošanas sistēmas orgāns mūsu ķermenī, un tas pieaugušam cilvēkam aizņem 1/16 daļu no ķermeņa masas. Bet patiesībā tas ir galvenais vielu maiņas orgāns. No tā ir atkarīga gan ogļhidrātu vielu maiņa, gan olbaltumu un ļoti lielā mērā tauku vielu maiņa. Un tieši taukainās slimības mūsu gadsimtā ir viena no medicīnas svarīgākajām problēmām. Ir nosaukts 10 svarīgās problēmas tuvākajām 10 gadiem, un starp tām ir vielu maiņas slimības un taukainās izmaiņas cilvēka organismā, kur aknas ļoti nopietni piedalās. Varbūt, ka visi cilvēki nemaz gluži precīzi nezina, kur tad īsti aknas atrodas organismā? Aknas atrodas labajā paribē, kā saka ārsti, un aknu apakšējā maliņa parasti ir vai nu līdz ar labo ribu loku vai kādu centimetru ārpus tā. Un patiesībā aknu izmēri nevienmēr mainās, ja ir kāda aknu slimība. Un piedevām slimību gadījumā aknu izmēri var kļūt gan lielāki, gan mazāki. Pēc tā vien mēs nevaram ne diagnosticēt slimību, ne arī izdarīt kādus lielus secinājumus, izņemot to, ka tā ir novirza no normas. Ar organisma laboratoriju, kā nereti mēdz dēvēt aknas, jūs sīkāk varat iepazīties interneta portālā veselasaknas.lv, kur varat uzdot jebkuru sev interesējošu jautājumu speciālistam. Latvijas infektoloģijas centra aknu slimību nodaļas vadītājam Jāzepam Keišam. Ja mēs runājam par šo portālu, tad es gribēju teikt, ka jautājumi ir ļoti dažādi, ja? Un šie satraukumi ir dažāda rakstura. Reizēm viņi ir diezgan indīgi un nevar saprast, kam viņi ir adresēti, bet droši vien, ka tas ir tāds dvēseles kliedziens. Bet, ja mēs runājam jau konkrēti par aknu slimībām, tad es gribētu teikt, ka ir it kā divas galvenās tēmas, kas interesē. Tas ir vīrus hepatīts C, hroniskis, protams, ja? Un šeit parasti tiek uzdotas jautājumi par tām situācijām, kur antivirālā terapija nav devusi rezultātus. Un otrs, tā ir aknu taukainā hepatoze. Cilvēki to dažādi nosauc, kā viņiem ir ārsts to pasniedzis, vai no taukainā akna, vai steatohepatīts, reizēm vēl arī dažādi citādi nosaukumi ir, ja? Un šajā sakarībā viņus interesē, kas būtu bijis, ko tas nozīmē vispirms, ja? Un kas būtu bijis jādara, lai no šīs problēmas varētu tikt vaļā, vai arī šo problēmu mazināt. Laikam 30–40 gadus atpakaļ šī diagnoze, taukainā hepatoze, bija salīdzinoši reti. Un mēs arī zinājām tādu lietu, ja cilvēkam ir liekais svars, tad varētu būt šāda problēma, bet arī nevienmēr. Ja mēs skatāmies pēdējos gados, tad šī problēma pieaug ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un, ja mēs tagad runātu par tādu galēju aknu slimības stādiju kā ciroze, tad, protams, vadošā vieta ir vīrus hepatītiem un alkoholam, bet trešo pozīciju ieņem šī taukainā hepatoze. Tā ir tā situācija, kad cilvēks saka, ne es dzēru, ne es kaut ko citu darīju, un jūs man gribat iestāstīt, ka man ir slima akna, teiksim, pat ciroze, jo šī taukainā hepatoze tiešām vienai daļai beidzās ar aknu cirozi. Ja mēs runājam par pasākumiem, kas ir vajadzīgs, lai ietekmētu taukaino hepatozi, un viņas, kā saka, tādu progresēšanu, ja? Tad, laikam, šeit ir vajadzīgs ievērot divus priekšnosacījumus – dieta
Un otrs, tā ir fiziskā aktivitāte. Citiem vārdiem, fiziskās aktivitātes laikā, ja mēs neuzņemam pārāk daudz kaloriju, mēs dedzinām to, kas mums ir uzkrājies. Un tādā veidā arī aknas mēs varam atslogot. Un, ja mēs runājam par nākošo pasākumu, ja, tie jau ir medikamenti. Un man tā liekas, ka ideāls preparāts šajā situācijā varētu būt esenciāli, jo viņš satura fosfolipīdus, tā ir viela, kas ietilps katras šūnas membrānā, un tādā veidā šis preparāts stiprina aknu šūnu membrānu, bet arī citu šūnu membrānas tajā pašā laikā tiek stiprinātas. Un otrs, šie fosfolipīdi, ko uzņem ar šo preparātu, viņi veicina tauku izdalīšanos no aknām. Mēs esam diezgan daudz dzirdējuši par alkohola kaitīgo ietekmi uz aknām, bet droši vien, ka tas nav vienīgais, kas aknas var bojāt. Kas tad vēl? Bez alkohola ietekmes uz aknām, kas ir ārkārtīgi būtiski, un tās nozīme pieaug visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Vēl ir vīrusu ierosinātas slimības, piemēram, zināms vīrus hepatīts C un vīrus hepatīts B un arī citi. Ir arī retāk bakteriālas infekcijas, ir ģenētiskas slimības, kuras grūtāk diagnosticēt, bet Latvijā arī tās ir iespējams. Un arī dažas slimības, kuras ir tādas, kura aknas iesaistās līdztekus citai kaitē, piemēram, cukurdiabētam, kas ir arī arvien vairāk izplatošā slimība un kas arī novada nereti pie taukainās aknu deģenerācijas vai izmaiņām. Taukainā hepatoze ir slimība, aknu patoloģija, kur normālas aknu šūnas tiek lielā mērā aizvietotas ar tauku audiem. Diemžēl taukainā hepatoze ir slimība, kurai nav ļoti raksturīgu simptomu, kas ļaut uzreiz iedomāties par slimību. Piemēram, gripas gadījumā temperatūra 40 grādu un ir epidēmija, mēs iedomājamies. Aknu slimību gadījumā vispār, un it īpaši taukainā hepatoze, varbūt nespēks, varbūt nav tā kā koncentrācijas spēja tā kā bija, varbūt jūt, ka paliek apaļāks vai daudz vājāks. Starp citu, es gribētu minēt to, ka ne tikai apaļīgiem cilvēkiem var būt taukainās aknu izmaiņas, tiem, kas ļoti strauji novājē, HIV/AIDS pacientiem, tiem, kas ilgstoši badojās, tiem, kas saņem tikai tā saucamo parenterālo barošanu, atrodoties intensīvās terapijas nodaļās un būdam vāji, tiem arī var būt taukainā aknu ne tikai izmaiņa, bet distrofija. Tā kā tas ir jāievēro, nevajadzētu domāt, ka ja cilvēks ir apaļīgs, tad šī slimība var būt, un ja cilvēks ir vājš, tad slimība nevar būt. Savā pieredzē ar mums dalījās arī ģimenes ārste Karina Vernere, kuras pacientu vidū ir nemazums arī ar aknu slimībām. Ģimenes ārsta praksē tiešām ir ļoti daudz pacientu ar aknu slimībām, ja? Un te es gribu teikt tā, ja pie jebkurām aizdomām par aknu slimībām viena no neatņemamām sastāvdaļām izmeklējuma klāstā ir ultrasonogrāfija. Un te ļoti bieži mēs redzam tādu tekstu no rentgenologa puses, ka taukaina hepatoze vai steatoze, un cilvēki vienmēr jautā, nu, ko tas nozīmē un ko ar to visu darīt. Un pārsvarā, ja, ar tādām lietām saskarās cilvēki, kuri ir korpulentāki pēc savas jau miesas būves. Otra lieta, ja tas nozīmē to, ja, ka varbūt ne jau tik veselīgi tā pārtika tiem cilvēkiem ir. Ja. Trešā lieta ir tāda, ja, ka dažādi cilvēki, ja, kas apmeklē visus tos tusiņus un tā tālāk un lieto pārmērīgi alkoholu, ja, jo aknas ir ļoti svarīgs arī atindēšanas orgāns. Ja, un ļoti bieži, tad, kad nākamajā dienā tiem cilvēkiem ir slikti, tas nav problēma ar galvu, bet tas kādreiz ir problēma tiešām ar to, ka tā akna nav spējusi tikt galā, ja, ar to savu atindēšanas funkciju. Ja.
Trešā lieta ar to taukaino hepatozi, vismaz pēc sonogrāfijas rezultātiem, ja mēs tagad saskaramies, ja pārsvarā jau vecumā pēc 30 gadiem. Bet nevienmēr arī tas sonogrāfiskais rezultāts jau var liecināt par to, ka tam cilvēkam obligāti jālieto kaut kādas zāles. Tāpēc noteikti sonogrāfiskais izmeklējums jātaisa kontekstā ar asins analīzēm uz aknu provēm. Pārsvarā tas, kas attiecās uz aknas slimībām, smagums sajūta nevienmēr jūt, ja, bet ko visbiežāk jūt, kādu rūgtumu sajūtu mutē. Ja. Kādreiz par aknu slimībām var liecināt vienkārši spontāna ādas nieze, bez nekādiem ādas izsitumiem. Vēl viens moments, ja par aknu slimībām, šeit tā situācija vairāk hepatītu gadījumos, ja, var liecināt urīna un izkārnījumu krāsu izmaiņas. Bet, ja tas ir hronisks hepatīts, ja, vai tas ir hronisks kaut kāds medikamentu izraisīts hepatīts, ļoti ilgstoši var nebūt absolūta nekāda ne vizuāla, ne arī subjektīva sūdzība. Ja? Un šeit ir vienīgais moments, kā mēs to varam uzķert, ja? Tad uztaisot kaut arī profilaktiski asins analīzi uz aknu provēm, ja? Un uz bilirubīna līmeni asinīs. Un tad uztaisīt ultrasonogrāfiju. Esam parunājuši par to, ko mēs paši varam darīt savas veselības labā un tieši aknu veselības labā, un par to, kurā brīdī ir jāgriežas pie speciālista. Bet, Inga, es domāju, ka jums ir vēl kāds padoms, ko mēs varam pielietot, pirms mēs griežamies tādā nopietnā saslimšanas gadījumā pie ārsta. Sanofi Aventis produktu Essential Forte N, kurš ir dabīgs augu izcelsmes produkts, kurš sastāv no sojas pupiņu fosfolipīdiem. Un kā zināms, sojas pupiņu fosfolipīdiem ir mazāks blīvums nekā aknu šūnai, un tādējādi iedarbojas tā Essential Forte N uz bojātajām aknu šūnām, atjaunojot to apvalciņu. Vai jūs šo preparātu ieteicat tādu nopietnu saslimšanu gadījumos, jeb arī cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas uzturēt aknu veselību? Essential Forte N var lietot gan profilaktiski, kā jau profesori minēja, kad tiek ievērotas diētas varbūt, un varbūt arī kā antioksidantu pavasarī, kā attīrīšanās kūres veikt un veselības uzlabošanai. Un, protams, arī pie kroniskām saslimšanām, kā pie taukainās aknu hepatozes un pie pārējiem hepatītiem. Kad cilvēks griežas pie speciālista, tad jau viņam noteikti arī pastāstīs, kā preparāts jālieto, bet tiem cilvēkiem, kuri vienkārši grib sevi mazliet tā palutināt un nodrošināt savu veselību, kā tiem vajadzētu lietot šo līdzekli? Jā, ir jūtams subjektīvās sūdzības, ko parasti pie ārstiem pacients griezies, tad pirmās dienas, ja ir izmainīti aknu rādītāji, tad nozīmē pa 2 kapsulām 3 reizes dienā, kādas pirmās 3-4 dienas. Un pēc tam pāriet pie uzturošās devas pa 1 kapsulai 3 reizes dienā. Un ko vēlos uzsvērt, kad šis preparāts ir dabīgs un viņam nav, teiksim, ierobežots lietošanas laiks. Viņu var lietot, cik ilgi vēlās. Tātad ilgstoši var mēnešiem to lietot, ja ir tāda vēlēšanās? Es gribētu piebilst, ja drīkst preparātu nav vērts lietot 1 vai 2 kapsulas kādā vienā dienā un vairāk nelietot. Tomēr vajag noskaņoties uz to, ka tā kā tas ir dabisks preparāts, viņam ilgstoša darbība un vajadzētu tad izdomāt, nolemt ar ārstu vai bez ārsta, konsultējoties tomēr ar kādu zinātāju, ka ja sāk lietot, būtu ļoti liederīgi pāris mēnešus lietot. Teikšu jums abām lielu paldies par piedalīšanos un raidījumu turpinājumā pievērsīsimies kaulu veselībai.